Man patika izlausties, gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē jau no agras bērnības. Būsim godīgi, neviens bizness nevienam, es pieļauju, nav aizgājis bez ultra lielas piepūles, bez tā, ka nekas nesanāk, nekā nav, un tev atkal ir jāturpina. Ja mēs nespējam radīt kaut ko jaunu, tā kā trāpīt uz tā pasaules pulsa visu laiku, nu tad tas tā kā ir tā novecošanās fāze. Naudu neģenerē nekas cits kā pārdošana, kā iešana ārā. Nu, īstenībā tu uztrāpījusi super tādu manu tādu dziļu jautājumu. Jā, tā ir pieņemts, tā ir audzināts, mēs tā daram, bet vai tas ir īsti par mani? Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Izlaušanās ar Gunda Grozi. Un šeit, Biznesa Garden Rīga telpās, es tiekos ar uzņēmēju, Madara kosmētikas līdzīpašnieci Loti Tīsenkopu-Iltneri. Sveika, čau! Sveika, čau, Gundaga! Liels paldies par brīnišķīgo uzaicinājumu. Pirmo reizi šeit esmu, te ir skaisti. Paldies tev, ka piekriti šai sarunai, kas patiešām ir ļoti svarīga. Un, jā, tad stāst par izlaušanos. Un tavs izlaušanās stāsts man šķiet jau sākās bērnībā. Viens ir tas, ka tavs tēvs jau teica, jābūt uzņēmējai. Tā bija? Tā bija. Nu, lai liela cieņa maniem vecākiem, jo tiešām man patika izlausties, gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē jau no agras bērnības, un visu cieņu vecākiem un vecvecākiem, kas to tā kā varēja atļaut, pieļaut un tiešām uzaudzināt mani. Tiešām esmu viņiem ļoti, ļoti pateicīga. Bet tu esi bijusi spītīga jau agrā bērnībā. Tas stāsts, piemēram, ka tev mamma saka, jāiet gulēt, un tev ir doma pāršūt svārkus. Un mamma saka, nu nē, tomēr iesim gulēt, ir vēls, bet tie svārki tomēr ir tapuši, un otrā dienā tu aiziet ar tiem uz skolu. Tas liecina par tavu būtību visdziļākajā nozīmē. Ko gribēšu, to darīšu, un man neviens tā kā ceļā nestāsies. Idejas man iet pa priekšu. Tā ir taču. Jā, nu tiešām vispār es par to svārku stāstu, to man atstāstīja mamma. Pēc kāda laika, īstenībā pēc daudziem gadiem, jo bērnībā, zin kā, tā kā ir kaut kāda vēlme un skola, un visiem gribās pucēties, un tajos laikos, kad es augu, ja es esmu tā kā 80. gados dzimus un 90. gados, 90 gadu bērns, un tad jau nebija tā, ka viss ir tā kā, viss kā vajag un tā. Un tad, protams, ka gribās. Un tad tiešām laikam, ka bija tā, ka es kaut ko tur atradu audumu gabalus un izdomāju, bet kas tad ir svārki, vai ne? Nu, tur viens gabals, otrs un sānos sašūts. Un tad vēl var puķīts izšūt tur ar dziju gabaliņiem kaut kā. Un laikam, ka to es esmu izdarījis. Bet es to pat neatcerējos. Bet mamma man to pēc vairākiem gadiem teica, ka jā, tiešām viņa bija sūtījusi Loti gulēni un Loti pa nakti kaut ko esot sašūt. Jā, tā kaut kā ir bijis. Un arī par tevi liecina dažādas tās epizodes, kas arī saistās ar pašu Madaras izveidošanu, tāda apņēmība un spītība. Un kā tu tagad atskaties uz to sākotnējo laiku, kas bija tas, kas ļāva šim stāstam kļūt par izlaušanās stāstu? Man ir jāsaka vienmēr milzīgs, tā kā respekts Madaras komandai, jo viens cilvēks, lai cik spītīgs viņš būtu vai kā, vai cik viņš svārkus par tādām naktīm bērnībā šūtu, teiksim, tā veiksme ir atrast tā kā sajiet kopā ar cilvēkiem, ar ko tu vari līdzdalīt tādu kā dzirksteli. Tā kā, ka tu esi uz viena viļņa, ka tā kā tev ir līdzīgas vērtības, tev ir līdzīgi kaut kā principi, un tiešām tā, virsmērķis, uz ko tu vēlies doties. Ja tā kā ir tā saskaņa un ir, zinām, tā zvaigzne uz kurieni, tad tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo viens, lai cik viņš, teiksim, būtu, ambiciozs vai gribošs vai varošs, viens ir viens. Tā kā no viena neveidojas mijiedarbība, viens redz tikai vienu virzienu, un tādēļ no pašas pirmās tā kā idejas stundas, var teikt, man ir milzu
pateicība, ka es esmu varējis satikt cilvēkus no sākuma, tā kā, šos te pašu kodolu līdzveidotājus, jau šobrīd Madarā mēs esam 222 cilvēki, ļoti skaists skaitlis tieši jaungada pasākumā mēs to konstatējām, mēs esam 222. Tā kā viss šī komanda ir tā, kas īstenībā dod velta savu spēku, enerģiju, redz to plašo pasaules, to vietu, kurā tad mums kaut kāda viena tā ideja jārealizē. Komanda ir viens no ļoti, ļoti kritiskiem elementiem, lai kaut kur virzītos. Vai tā ir maziņa, vai tie ir daži cilvēki, vai protams, ka tā kā augot, tie ir vairāk cilvēki, bet tā unikālā saistviela, kas cilvēkus sasaist, lai viņi tur nevis karo vai tur ņemās pa lieku un liek tēra enerģiju, bet tiešām, lai viņi var mobilizēties uz to, uz ko viņi grib kopā izdarīt. Business Garden Rīga ir starptautiska attīstītāja Vastint veidots biroju komplekss, kur apvienojot funkcionāls un ilgtspējīgus risinājums, ir radīta augstvērtīga, komfortabla un iedvesmojoša vide darbam. Stratēģiska atrašanās vieta ar ātri un ērti sasniedzamu lidostu un Rīgas vēsturisko centru. Kompleksa pirmās kārtas ēkas ir saņēmušas LEED Platinum un vēl certifikātus. Pirmos Latvijā. Katram kuģim ir jābūt kapteinim. Tomēr ir viens cilvēks, kurš uzņemās, ka viņš ir tas, kurš deg un neguļ tajā naktī visilgāk. Tā taču esi bijusi tu vienmēr. Vai tu tā nevarētu? Jā, es daļai, protams, ka var piekrist, bet ir arī, jāsaprot, ka ir tās mūsu cilvēciskās tās personību uzbūves ir dažādas, un lai kaut ko izdarītu. Un tā ir arī, man liekas, tipiskā kaut kāda bet vispār cilvēciskā tāda kļūda domāt, ka tas mans ceļš, mans tas redzējums, un tas, ka es tā kā tur dzirksteļoju, tas tad tagad visu velk. Tā īsti nav, jo ir nepieciešams bišķi padzirksteļot, bet tad ir nepieciešams, kas regulāri met tajā ugunskurā, kas ir piedzirkstīts. Ja, tā kā pagales klāt, kas viņu formē, kas skatās, kā kas virzās. Un tās mūsu personības struktūras un tās funkcijas, kas ir nepieciešamas, jebkā virzīšanai, tām jābūt tā kā līdzsvarā. Un, varbūt, ja es, esmu dažkārt pildījis to lomu, kā nevar? Var, ja nevar galdu ienest pārzāģējam, ienesam, un tad nodekorējam, un būs vēl labāk. Tādu, redzēt kaut kādas iespējas, idejas, salikt lietas, bet tas jau nav tas, kas katru dienu to visu to mašīnu stumj un kurbulē uz priekšu. Tas ir viss tāds ļoti, harmoniski sadalītas funkcijas, lai cik tas garlaicīgi neizklausītos. Jā, protams, ka ir ideja ģeneratori cilvēki, ir Excel skatīšanās cilvēki, un viens bez otra nevar, diemžēl. Un, kad uzsāk cilvēki kaut ko jaunu, ļoti bieži ir tas, ar ko viņi saskarās, un tu noteikti to ļoti labi zini, kad pretī ir tādi, kas saka, ka tas nav iespējams, tā nekad nav darīts, kad tu saproti, tevi mēģina no kaut kā atturēt. Es saprotu, ka tev tas ir kā par spīti, kā nav iespējams. Ja es redzu, tā tad ir iespējams. Un tā ir vienmēr arī bijis, ejot uz tirgiem, izveidot jaunus produktus, jo vienmēr tas ir stāsts par to, ka pirms tam tas nebija iespējams. Un tu pierādi, jūs kā komanda pierādi, ka tas tomēr ir iespējams. Un šodien jau tā ir realitāte, ja? Neapstrīdam. Ja padalies par šo, ka it kā fiziski vēl nav, bet ja tev galvā tas ir, tad tas ir tikpat gandrīz iespējams nekā ja nebūtu nekā, respektīvi par šo, ka nenobīties no savām vīzijām. Jā, es domāju, tas ir tāds arī vesels tāds dzīves lielais, kā lifehacks ir latviski, tā kā dzīves triks, jā, dzīves gudrība, ne dzīves ziņa, dzīves gudrība, kā
doma, kas ir prātā mūsu apziņā, viņa principā ir vadošā. Tā doma ir visa pamatā, ko mēs, tā ir ideja, tā ir tā dzirksts, un tad tas nākamais solis ir dabūt uz tā viļņa, uz tās aizdegtās liesmiņas, kaut kādu cilvēku kopumu, kas to var tālāk nest. Un skaidrs, ka, ja ir kāda ideja, kaut kas nav redzēts, kas nav pieredzēts, daudz cilvēku varbūt baidās tur pat uz to pusi paskatīties, kā var iet pa klīnas malu, tur taču var nogāzties. Bet lielākās inovācijas, lielākās biznesa idejas, būtiskākās pārmaiņas, gan, biznesa ziņā, gan arī individuālā, tādā personiskā ziņā rodās tad, ja mēs ejam pa robežu, nevis tā kā komforta zonā, jo komforta zonā mēs esam vairāk sekotāji, un skaidrs, ka var brīnišķīgi sekot. Arī tas ir labs biznesa paņēmiens. Brīnišķīgi sekot. Pārāk daudz neeksperimentējam, bet izdaram labi to, kas strādā. Arī labi. Bet, ja ir tā kaut kā tāda vēsela vēlas kaut ko radīt, kaut ko, par ko viņa deg, tad skaidrs, mums ir jāaiziet vienmēr bišķi aiz komforta zonas, jāapstāst, kas tur pa klīnas malu pāri, kas tur ir, un tas horizonts jāpaplašina. Un skaidrs, ka tad, kad tu tur karājies pāri tur klīnas vai balkonu malai, tā kā saka, oi, nē, tur būs nokritīs, pazaudēs naudu, nevajag iet, kāpēc nevar mierīgi, kāpēc nevar, es nezinu, kā manā laikā bija juristi, ekonomisti. Es gāju kaut kādu japāņu valodu studēt. Tā kā arī tas bija tāda pilnīgi robežu, kaut kāda jocīga šķērsošana, pat burtiskā nozīmē, vai ne, tā kā kultūru un tā kā pasaules reģionu šķērsošana. Un līdzīgi arī uzņēmējdarbībā. Tev ir jāšķērso kaut kāda robeža. Piemēram, viens no tāda pavisam no Madaras sortimenta piemērs. Man ļoti ir liels lepnums par daudziem produktiem. Piemēram, viens no nesenajiem ir skropstu tuša. Kā tu vari uztaisīt skropstušu, pilnīgi neizmantojot tur tos visus sintētiskos polimērus, kas atliec notur, kā var pateikt laboratorijai, lai tu atņem viņiem visas sastāvdaļas, izsūti pļavā, ejiet un izdomājiet kaut ko, vai ne? Skaidrs, ka lielākoties ķīmiķi teiks, ne, tas nav iespējams, mums nav ar ko strādāt. Madaras laboratorija savukārt atrod piedurknes, strādā 3 gadus un izdara to, ko, lielākoties ķīmijas kosmētiķi saka, tā kā, nē, tas nav iespējams. Un tieši tāpat arī par tādu nesenu produktu, kas mums ir superstārs šobrīd, dabiskais retinols, tā kā retinola alternatīva, kas izveidot no augu aktīvajām vielām, kas piesaistās pie retinola receptoriem. Kā to var izdarīt? Tas tak nav iespējams. Nē, kāpēc tas vispār ir jādara? Un tad, protams, lielākoties 90% kosmētikas formulētāji teiktu, nē, neko nezinu, redz, kur ir klasiskā taciņa, Madaras laboratorija savukārt atlok halātu piedurknes un iet, un atkal gadiem darbs, investīcijas, bet tiek pie rezultāta neordinārā veidā, un līdz ar to mēs iegūstam tādu to savu nosacītu kompetences priekšrocību, jo, ja mēs ejam standarta ceļu uzņēmēju darbībā, tā atšķirība, kas mums ir tīri tehniski no miljoniem citu produktu, ir mazāka. Tad mums ir jāliek vairāk nauda reklāmā, vairāk bet tā konkurētspējas priekšrocība, kas ir, viņa rodās lielu tiesu tajā inovāciju zonā. Un inovāciju zona ir, tā pāri klīnas malai, pāri balkonu malai tu karājies, jā, jo savā būtībā inovācija, ja tu savieno tos vadiņus, kas līdz šim nav bijuši savienoti. Tā kā katrs ir gājis pa savu fāzi, un tad pēkšņi izrādās arī tā var, un rodās kaut kas jauns. Ja visi iet pa vecām sliedēm, tās ir vecās sliedes. Un neviens nesaka, ka viņas slikti strādā. Iespējams, strādā ļoti labi, bet kaut ko jaunu eksperimentēt var tikai savienot pilnīgi lietas, kas liekas prātā nesavienojams. Var arī 90% gadījumos var arī nesanākt. Jā, var. Kā idejas, kas 90% aiziet miskastē ļoti bieži. Vai ne? Jā. Bet labi ir, ka 10% paliek. Tā tas ir, jā.
Es atrodos fantastiskā vietā, jaunajā Moller Auto Audi salonā, kas nodrošina augstākā līmeņa servisu un pakalpojumu kvalitāti. Piebildīšu, ka pat kafija te garšo izcili. Šis ir Moller Auto jaunākais izrāviens ceļā uz vienas pieturas dīleri. Moller Auto uzņēmumu grupa Latvijā pārstāv automašīnu zīmolus Volkswagen un Audi. Un uzņēmuma pamatdarbība ir jaunu un visu zīmolu mazlietotu automašīnu tirdzniecība. Turklāt mazlietotajiem auto Moller Auto var sniegt 6 mēnešu garantiju un piedāvā iegādāties arī pagarināto garantiju līdz 24 mēnešiem. Moller Auto nodrošina arī profesionālu automobīļu virsbūvju remontu un certificētus servisa pakalpojumus, pārdod oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus. Tāpat uzņēmums piedāvā auto atpirkumu un līzinga pakalpojumus. Moller Auto ir ieviesuši vienas pieturas dīlera konceptu, kad klients visu ar mobilitāti nepieciešamo pakalpojumu klāstu var saņemt vienu vietu Moller Auto dīlera salonā. Moller Auto dīleru saloni darbojas visā Baltijā, tāpēc klienti var būt droši, ka ceļojot arī ārpus Latvijas saņems nemainīgu pakalpojumu kvalitāti. Kopš pērnā gada Moller Auto nodrošina arī auto abonēšanas pakalpojumu Moller Go. Jeb citiem vārdiem sakot, tā ir ļoti ērta auto abonēšana tiem, kas nevēlas ilgtermiņa saistības. Starp citu, tagad piedāvājumā arī kabrioleti, kas ir īpaši aktuāli gada siltajā sezonā. Un tu esi tas cilvēks, kas iet un izaicina cilvēkus laboratorijā un saka, pamēģinam šo, kas viņus arī pastumj ārpus komforta zonas. Tā var būt es, tas var būt kāds cits, tas var būt klients, kas mums kaut ko tādu īpatnē interesantu uzjautā. Tie var būt kolēģi, kas redz, kas notiek, teiksim, vēl kaut kur aizbrauc, tā kā atrod kādu iedavesmu, atved mājās kādu piemēru. Ļoti bieži cilvēkiem tās ir viņa kāda tāda ļoti personīga pieredze, ko viņi ir kaut kur lietojuši vai ko viņi gribētu, vai tā kā, tāda caur tādu ļoti dziļu, sirsnīgu vajadzību mēs dažkārt varam uztaustīt nišu tirgū. Un tad mēs varam skatīties tajā nišā, vai tur ir kaut kas interesants, vai tur ir kaut kas darāms caur tādu nevajadzību. Pēkšņi man savaidzējās kaut ko dabisku, kas ir arī ļoti tāds foršs, efektīvs un tāds, ar tādu, zināmu, draivu un skaistumu un tādu, kas nav tikai tāds dabisks vecmodīgs, bet dabisks, reāli efektīvs un klīnisks. Tā bija mana kaut kā tā vajadzība, jo man ļoti daudz lietoju jaunībā kosmetiku, ko tik es nelietoju. Man liekas, man bija koferis, kas tur brauc šur tur, studiju braucienos, man liekas, man bija vesels koferis ar burkām, kas tik nebija. Un tas man tā kā rosināja vienu brīdi pajautāt, kas tad ir īsti tas personīgs tur tāds pieredze, ka es vienu brīdi sapratu, es iespējams lietoju visu kaut ko, kas nav kaut kā man līdz galam vajadzīgs, kāpēc man pēkšņi sāk kaut kāda alerģija no tā kofera parādīties, un tad es sāku viņu testēt un tiešām skatīties, kas tad īsti ir tur tajā brīnišķīgajā iepakojumā izrādās, gan sastāvs varbūt, kad viņā iedziļinās nav tas, gan arī iepakojums īstenībā ir tāds diezgan dabai nedraudzīgs. Tas bija tā mana vajadzība, bet katrs mēs varam nonākt pie idejām ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Jums šobrīd sortiments jau ir ļoti plašs, bet es saprotu, ka kosmētikas nozarei visu laiku ir jādomā jaunumi. Kaut kas ir jāpārsteidz. Kā ir, piemēram, ar aromātiem? Vai ir doma par savu aromātu? Ja tādā, teiksim, kosmētikas tirgus kontekstā skatās, kosmētikas tirgus, viņš principā ļoti daudz spoguļo mūsu pašu cilvēcisko dabu, cilvēcisko to vēlmi, bioloģisko vēlmi, labi izskatīties.
piedzīvot kaut ko jaunu, atklāt kādu atkal brīnumu mehānismu, brīnumu zālī. Tas tāda ļoti dabiska, bioloģiska, cilvēciska vēlme, nevēlti saka par to lūpkrāsu efektu ekonomikā. Kosmētika ļoti dažādas šos te, psiholoģiskās ne lomas, bet uzdevums pilda, vai ne, tā kā pacelt mūs, jo tas, ko īstenībā, es tā domāju, cilvēks vēlas savā dziļākajā būtībā, viņš vēlas tikt pieņemts, vai ne, līdz cilvēku sabiedrības, ģimenes, draugu, vides, tā kā pieņemts, jā, tu esi daļa no šī, kas mēs šeit esam, un mēs tev mīlam, tādu, kāds tu esi. Un ļoti bieži cilvēki tajā psiholoģijā liekas, ka mani taču, ja es būšu tāds, kāds es esmu, man nepieņems. Un tad kosmētika īstenībā ir kaut kas, kas ir tāda, kā tāda pašterapija. Es sev pieskaros, es sev veltu laiku, es sev piešķiru uzmanību, caur to es izēju kādam procesam, ka es pats sev varu varbūt labāk pieņemt tajā brīdī, ka es kādu uzlieku skropstušu vai tiešām sajūtos labi pēc kādas ķermeņa procedūras dušā un tā. Un tad arī attiecīgi es ar šo tā kā bišķiņu tādu pilnīgāku sevi eju pie vides, eju pie sabiedrības. Lūk, un es tā ļoti dziļi aizgāju prom no tā kā, dziļumā, nevis prom no jautājuma, bet tajā dziļumā no jautājuma. Un tad jā, un mēs savukārt Madarā redzam, ka tā kā mūsu kā zīmola mērķis un mūsu sortimenta mērķis un mūsu, teiksim, komunikācijas mērķis, kā mēs runājam ar mūsu klientiem, ir maksimāli tā kā, bet tā kā maksimāli atbalstīt šo te cilvēka to dabisko vēlmi pieņemt sevi. Tā kā ieraudzīt, cik īstenībā mēs visi esam tik skaisti, tik tiešām unikāli, katrs savā būtībā, katrs savā pilnīgi spektrā, tā kā līdzīgi kā dabā, vai ne? Un daba pieņem visus savus elementus, vai ne? Vai tas ir akmenīts vai nokaltis zariņš, viss tur ir okei, vai ne? Vai satrūdējis lapiņa, vai zaļojoši tur bērns zars, viss ir fine, viss ir okei, viss ir tāda kopējā harmonijā, un tā kā mūsu kā tāds mērķis ir tā kā, jā, arī mums gribas, lai cilvēki ir tādā foršā harmonijā un viens otru pieņem līdzīgi kā daba, jā. Un to mēs redzam caur mūsu sortimentu, mēs šobrīd to redzam tieši kaut kā, varbūt nedaudz tādā tehniskākā izpildījumā, kas ir ādas kopšanas produkti, kas ļoti tur tehniski iedarbojas uz šūnām, uz dažādiem ādas slāņiem, lai mēs gan fiziskā nozīmē, gan arī filozofiskā nozīmē sajustos labi savā ādā, vai ne? Tā kā tas mūsu primārais fokus tāpēc ir ādas kopšana. Un tad tas mūsu solis nākamais lielais, kas ir bijis, tā ir dekoratīvā kosmētika, make-ups, kas ir īstenībā tehniski dēļ dažādiem tur pigmentiem un to, ka cilvēki ir pieraduši ļoti daudz sintētiskos pigmentus lietot. Tas bija tehniski daudz lielāks izaicinājums laboratorijai. Bet arī šo soli mēs esam spēruši tā kā ar dekoratīvo kosmētiku. Un tas ir mūsu tiešām tāds super spēks rūpēties par ādu, viņas labsajūtu, viņas arī izskatu, un smaržas īstenībā, par aromātiem, ja mēs runājam, tas ir tāds jau tā kā, iespējams, vēl varētu būt nākamais solis, bet tas ir solis tādā pavisam emocionālā virzienā, vai ne? Tā kā, ka mēs paceļam tā kā ar aromātu kādu to, nezinu, ieejam kādā lomā vai sajūtā, vai kā tas ir vēl pavisam nākamais līmenis. Šobrīd mēs to iespējams kā zīmols labprāt darītu kādreiz, bet atgriežoties pie tāda biznesa un kompetenču, tādas tā kā tādas analīzes, mēs redzam, ka mēs šobrīd kā zīmols ar visu mūsu tehniskām zināšanām, formulēšanas spējām tiešām varam super labi dot cilvēkiem šajās kategorijās, kur mēs esam profesionāļi. Varbūt kādreiz mēs arī varētu pievienot kaut ko, bet šobrīd mēs kā biznesa ziņā
reāli gribam fokusēties uz to, kur mēs esam super kompetenti. Tas ir atkal par to, darīt var visu, bet par fokusu, jo ir iespējas ir plašs un dažāds un gribēšana un tāda vēstā, jau saka, varētu to un to un to un to. Bet tie ideja vārdi kaut kādā brīdī jāsašaurina, kaut kādā brīdī jāpaplašina. Tas ir tāda pulsējoša darbība biznesā. Tā kā es nesaku nē, nesaku jā, nesaku nē, varbūt šobrīd mēs ejam pa to savu ļoti striktās kompetences ceļu. Visa pamatā jūsu stratēģija un uz kādiem termiņiem jums ir uzlikti mērķi? Par mērķiem un termiņiem. Mērķi un termiņi, protams, ka mums ir uz tuvāko gadu, uz tuvākajiem 3 gadiem. Protams, ir arī tāda vīzijas par turpmāko, par ilgāku periodu. Bet tā pasaule supermainās, vai ne? Tā pasaule var mainīties, un mēs tikko piedzīvojam 2 totālu pasauli izmainošus notikumus, biznesa realitāti, kas ietekmē ļoti, patērētāju uzvedību, kas ietekmē ļoti. Viens ir spēja plānu atsakot, un otrs ir spēja super ātri adaptēties, ja kaut kas mainās. Un mums šobrīd mainās jau, diemžēl, pārāk bieži šie arī tie meta apstākļi, lielie apstākļi. Un man atkal milzīgs prieks par Madaras komandu, un man kaut kā īstenībā dziļumā šķiet, ka tas vispār ir kaut kā Latvijai raksturīgi, tā kā latviešu mentalitātei spēja superātri reaģēt, superātri darboties, ja ir nepieciešamība, tā kā superātri mobilizēties. Un es atceros, kā mēs rīkojāmies Covid laikā, kā mēs rīkojamies Ukrainas kara sākumā, un tas bija spēt izdarīt reālas darbības ļoti ātrā laikā. Piemēram, par Ukrainas kara sākumu mēs izveidojām tādu ļoti simbolisku, neskaitot to, ka mēs palīdzējām kopā ar uzņēmēju Mieram organizāciju, kā caur ziedošanu, bet izdarījām tādu ļoti simbolisku aktivitāti. Mūsu dizaineri izveidoja produktu kolekciju, kas bija protesta kolekcija, aizkrasojam veikals katlogus, un no idejas brīža līdz tam, ka produkti bija veikalā, mums pagāja 24 stundas apmēram. Tā kā mēs pirmdienas, bet jā, principā mazāk, pirmdienas rītā mums bija sapulces, karš sākās piekdien, vai ne? Tad mēs tur, vairāk ar tādā, komunikācijas ziņā dalījāmies ar savu nostāju. Pirmdienas rītā mums bija sapulcs, un otrdienas pēcpusdienā produkti bija veikalā, kurus varēja pret ziedojumiem paņemt, un sabiedrība varēja piedalīties. Super ātri spēt reaģēt, tas ir moments, jo tā vide mainās. Protams, šie gadījumi, kā Covid un karš, viņš mainīja ultra krasi, bet pārējās pārmaiņas varbūt nav tirgus pārmaiņas, tirgus sentiments vai trendi vai ne tendences, kas viņas nav tik krasas un nav tik skaļas, bet tāpat jāmāk sadzirdēt, kas ir tagad, vai ne? Un es domāju, tu kā žurnālists to ļoti labi jūti, un tas ir tavs profesijas fundaments, dzirdēt tendences, angliski ir tas vārds, anticipate trends, ja, tas ir just, vai ne? Just, kas nāk, kas varētu nākt, un tā spēja ir ļoti, es teiktu, individuos balstīta, jo mēs to, kas nāk, mēs datos neredzam. To mēs varam tiešām caur šo individu jušanu, personīgo pieredzi, līdzīgi kā mēs runājam, kā tikt pie idejas, personīgā pieredze, personīgā vajadzība var būt ļoti labs ideja avots, līdz arī tendences, varbūt tāds personīgais, ko es jūtu, kas mani interesē, kā mani intereses mainās, ko es jūtu, ko man draugu loks dara, ir ļoti labs šis
ideju, bet to tendenču sūklis. Zīmols Ahmad piedāvā vairāk nekā 100 dažādu veidu tējas. Katrai gaumei un noskaņai. Atdarināt grūti, atkārtot neiespējami. Tā ir īstā angļu tēja Ahmad. Jā, Lotte, tu pat, es nezinu, vai tam ir saistība, tu pati esi strādājusi žurnālistikā neilgu laiku, bet esi žurnālā esi. Ja? Tā ir tāda epizode. Es nezinu, vai tam ir saistība, bet tiešām skatoties jūsu reklāmas, ļoti bieži tāda sajūta, ka to varētu domāt radošās aģentūras. Tik ļoti precīzi ir notverts tas pulss, kas ir gaisā, kad pilnīgi ir tāda balta skaudība, ka jūs notvērāt to. Jūs to noķērāt, ja? Un tas ir visu laiku jājūt, ik pa sezonu, kas ir tagad gaisā, kas ir tas nākamais, kā jums tas izdodas. Jo, starp citu, jums ir tā unikālā lieta, ka jums ir šī mārketinga aģentūra sava iekšējā. Padalies par šo. Jā, es domāju, ka te es varētu atbildēt tā, ka ir jāsaprot, kas ir uzņēmuma pamatkompetences. Es jau minēju, vai ne, ka mūsu ļoti lielā pamatkompetence ir formulu, izstrāde un ražošana. Jo skaidrs, ka idejas pamatā bija tas, ka mēs neražojam vēl tikpat daudz tādu pašu formulu, kāds ir pasaulē miljoniem. Mēs gribam tiešām viņus pilnīgi tīras, dabiskas un kliniski efektīvas. Tas ir mūsu pamatkompetence. Skaidrs, ka par to ir jāpastāst arī, vai ne, apkārtiem, kāpēc mums ir tik labas formulas te Latvijā saražotas. Visai pasaulē jāizstāst. Tad nākamā tā kompetence, kas ir arī pamatkompetence, ir īstenībā, tu labi nosauc tāda iekšējā mārketinga dizaina aģentūra. Mums ir tā kā cilvēki, kas tā kā ir radošie un tiešām augstas klases profesionāļi, kas spēj to zeitgeistu, to tā kā laika auru konkrētā brīža noķert, iespējams pat noķert priekšlaicīgi ļoti bieži. Un tad visu to pamatkompetenci tad iepakot attiecīgi tā, lai viņa ir aktuāla pasaulē jau intuitīvi. Tā kā tas ir arī tā ir vēl viena mūsu pamatkompetence. Viens ir skaidrs tehniski, ko mēs radam, un otrs, kā mēs to iepakojam, pasniedzam, tas ir iepakojuma izstrāde, iepakojuma dizains, attiecīgi arī komunikācijas dizains. Un, protams, ka abas šīs pamatkompetences līdzdala tieši tās pašas vērtības, viņas tieši uz to pašu uz ilgtspēju. Uz šo te cilvēku spēju vienkārši sajusties labi savā ādā. Ja? Tas ir tas, ko es minēju, stāstīju par to, man liekas, tā dabas līdzība un cilvēku sabiedrības līdzība. Mēs gribētu, lai viņi satuvinās kaut kā, lai arī cilvēki viens otru tā kā pieņem tikpat forši, kā daba pieņem visu esību, kas ir. Lūk, un tad tehniskāk mēs to ieliekam formulās, un bišķi romantiskāk mēs to ieliekam šajā te komunikācijā visā, kas ir apkārt. Bet tā ir vēl viena pamatkompetence, un tiešām, tu minēji par to, kā var notvert, tas ir, pirmām kārtām kaut kā mums ir izdevies tiešām augt kā brīnišķīgai profesionālai komandai, kas kaut kā ļoti, ļoti līdzdala tās visas vērtības, jūt, kas mums būtu labi, kas der, kas nedara, jo nav jau tā, ka mēs visus trendus tagad ņemtu un integrētu un pārfrāzētu Madaras valodā. Tā nav. Bet tiešām šī spēja ir, un mēs arī viņu apzināti kultivējam, teiksim, līdzdalamies. Mums ir tāds kā tendenču apskata workshopi un teiksim, līdzdalam dalam, un tas ir būtiski, jo, ja pazūd uzņēmumam spēja, tā jušanas spēja, ja viņš aiziet tikai tādā Excelītī, vai ne, šis strādā, tad šo daram, tad tas brīnišķīgi strādā kādu laiku, bet ja mēs nespējam radīt kaut ko jaunu, tā kā trāpīt uz tā pasaules pulsa visu laiku, tad tas tā kā ir tā novecošanās fāze ieslēdzās. Jo tev, principā, jāstāsta savs stāsts, un tavs stāsts ir tavas vērtības, nekas cits tā kā dziļumā. Viņš nav tā kā, kas tu esi, tavs unikālais stāsts, bet, iespējams, katru sezonu viņš bišķi citādāk jāpārfrāzē.
uz to, kas ir aktuāls, bet savu to pamatu jau, to dziļumu jau tā kā tu saglabā. Nav tā, ka tu mainies katru sezonu, bet tev ir valoda, kas ar aktuālo valodu to jāapsniedz. Nekļūt garlaicīgam, bet nebūt citam, kas tu neesi. Ļoti liels izaicinājums, jo arī atklāt sakot par viens no Madaras izaicinājumiem ir īstenībā tas, ka dažkārt cilvēki tik ļoti aizraujās ar savu darbu, ka mums un ar to jušanu un tā kā, jā, mēs gribam šo, un mēs gribam to, un mēs gribam to. Un tad atkal ir tā kustība uz āru, redz, cik forši notiek viss, tā kā, šis ir tagad aktuāli, un šis ir aktuāli, un visu tā kā nesam mājās, bet tā ir tā viena brīnišķīgā kustība, ka jūt, vai ne? Bet ja jūt pa daudz, un ja visu, ko, nevis jūt pa daudz, bet ja visu, ko sajūt, grib likt iekšā, tad var pazaudēt to identitāti, kas ir pamatidentitāte. Un tā ir ļoti svarīgi to nepazaudēt, jo tā ir tā ļoti unikālā, ja par zīmoliem runājam, tas zīmola kaut kāds kods, zīmola DNS, kas ir iespējams pat diezgan grūti noformulējums, kas tas precīzi ir katram zīmolam. Bet ir ļoti svarīgi to saudzēt, un tad līdzīgi kā dārznieks apgriež rozi, visu liekos zarus vai vīnogas, es mēģināju audzēt, nu tās, nepārāk labi man sanāca, jāsaka, ir tur tā mācība, ka tev jāapgriež viss liekais. Nu, lūk, tad tā kā svarīgi just, un svarīgi sajust, ko tieši mēs varam adaptēt, kā tieši zīmola valodā to, kas notiek ārpusē. Nu tā. Lūks ar diviem galiem, vai ne? Es ļoti labi saprotu, un ļoti bieži jau tur ir tas jautājums, bet tā ir Madara vai tā nav Madara? Un jūs paši savā starpā noteikti diskutējat. Un tev arī tas ir personīgi. Vai nē, es par šito es negribu. Šits man nepatīk. Kā tas ir tās kaislības, kad jūs aizstāvat katrs tās savas vērtības, arī individuāli, vai tā ir tā Madara, vai tā nav tā Madara? Jo katreiz jau nāk tie jaunumi, un vajag arī pārsteigt, un kaut kāds robežs gribās noturēt, padalies par šiem. Jā. Vai, nu tā ir ikdiena. tā ir tiešām ikdiena, un īstenībā šīs diskusijas, šie strīdi, jā, šādi, nē, šitām, nē, bet kāpēc nē? Šis ir tas arī, kas tur tādu to dzīvu, to vibrāciju, un ka zīmols ir interesants, un dažkārt viņš aiziet tā kā, nav jau tā, ka tas ceļš ir pilnīgi taisns un būtu bez līkumiem. Mums ir pietiekoši daudz dažādu tā kā līkumu bijis, un ļoti interesanti, un ļoti daudz mēs no tā esam mācījuši, un gal beigās veiksmīgi. Bet, protams, ka ikdienā ir dažādi šie te, tās diskusijas, vai mēs, kas ir, teiksim, zīmola kods, kas ir mūsu kompetenci, tas pamata mugurkauls, kur mēs paejam tālāk, kur mēs eksperimentējam, kur nē. Un tur tā ir ļoti tāda, dinamiska situācija, jo tu visu laiku paliksi savā dārziņā, tad tu paliksi savā dārziņā, tad tu tā kā vari kļūt varbūt ar laiku tāds neaktuāls vai kaut kā tā. Ja tu visu laiku ies pa daudz ārā, tad mājās būs bardaks, vai ne? Ja tur tā kā... Un tur ir tā ļoti jāsaprot, kas ir kaut kādas tās pamatlietas, kas definē tevi, un tevi definē, principā, tavas vērtības, tava kaut kāda tāda, nezinu, arī tās vērtības attiecīgi tulkojās grafiskajā identitātē, viņš tulkojas kaut kur tā kā, protams, komunikācijā, formu, tie principi, tas ir šūna, vai ne, tas tā kā tā cilmes šūna, ja, kas tās vērtības. Un tad kā tu viņas konkrēti notulko? Vai tu paņemot iepakojumu var pateikt, jā, es šeit jūtu Latviju, jā, es šeit jūtu šo tā kā, mūsu izcēlesmi, jā, es šeit jūtu pļavu, es viņu to varu sasmaržot. Ja vai arī es paņemu iepakojumu no Dienvidamerikas izskatās, tāds riktīgi, tur saulains smaržo pēc persikiem, tā kā kaut kas tāds, Brazīlija, vai ne? Un tas nenozīmē, ka mēs kaut ko no Brazīlijiem nevarētu aizņemties, vai kādus tur afrikāņu jautrības. Tas to nenozīmē, bet mums tas ir jāspēj notulkot un integrēt šajā mūsu
zemes jāstāstā mūsu tā DNS stāstā. Un ja mēs to spējam brīnišķīgi integrēt, mēs ļoti paplašinam sev, bagātinamies un esam iespējams ļoti interesanti šiem citiem, citiem tirgiem un tā. Tā kā nav tā, ka mēs būtu tikai savā sētā, bet nav tā, ka mēs arī nomainam tautību, teiksim tā. Identitāti, jā, tādā ziņā, jā. Tu tikko runāji par tām vērtībām, redz, tagad jau daudz runā par vērtībām, bet tās īstās vērtības tur ieraugi sīkumos un it kā nejaušās pat situācijās. Un, piemēram, Madara vienmēr ir bijusi atvērta un draudzīga. Vienalga, vai tu ieej veikalā, vai tu sūti ēpastu. Un kā tu šo vari izfiltrēt? Jo arī, taču tik daudz cilvēku, veikalu pārdevējs un tā tālāk, un katrs stāsta caur sevi šo Madaras stāstu. Un tas arī ļoti personīgi. Padalies arī par šo momentu, lai šīs vērtības nāk it kā pat netieši. Ja? Jā. Es domāju, šis ir tāds īstenībā ļoti būtisks moments komandas izaugsmē. Es jau pie paša pirmā jautājuma atbildēju par komandu, vai ne? Tā ir komanda, kas tā kā sakopojās ap kādu ideju. Un vērtības ir tā līme, tā kā, kas viņus uzliek uz tā viena viļņa, lai viņi tur nevis tā kā iet viens pret otru un ķildojās, bet lai viņi to savu spēku virza konkrētā virzienā. Un ļoti princips, kam es ticu, ir tas, ka komandai ir jāpievienojās cilvēkiem, kas kaut kādā mērā savā būtībā līdzdala tās vērtības. Un tad tas tā kultūra, viņa kaut kā dabiski paplašinās uz kolektīvu, tas angliski ir tāds teiciens hire to values. Ja ir divi kandidāti, tā kā pieņem darbā, tad, ja tu jūti, jo jūs esat vai potenciāli varat būt uz vienu viļņu. Ja cilvēks nāk, jo viņš ir superprofesionāls, bet viņam ir kaut kāda principa, kas tā kā tev nav pieņemama, vai viņam nav kaut kāda tāda, nezinu, tā kā vēlme tiešām jūtama viņa personībā, tā kā, jā, iet šo konkrētā uzņēmuma ceļu vai kaut kā tā, tad noteikti ilgtermiņā atmaksājas, ja ir komanda, kas ir vienota, un komandu vieno šīs te kaut kā tāda šī vērtība, nezinu, varam to saukt kaut vai par dvēseli kaut kādā ziņā, auru, es nezinu, ir tā dažkārt, ka tu esi tā kā kaut kas, kas tevi vieno. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, gan lai nestu kaut kā homogēnu šo uzņēmumu stāstu, principus attieksmē pret klientiem, pret kaut kādām lēmumu pieņemšanu, jo nav tā, ka var reglamentēt pilnīgi visu. Skaidrs, ka ar vienu augot komandai katrs darbinieks individuāli pieņem lēmumus, un tie dažkārt var būt pietiekoši svarīgi, un ik viens darbinieks reprezentē zīmolu, uzņēmumu, un tāpēc, ja ir šis tā kā vienojošā tā lieta, līdzdalītās vērtības, tas notiek dabiski, patīkami, ļoti interesantos foršos veidos. Jā, tā kā... Tāds tādu pievelk, vai ne? Jā. Tāds tādu pievelk, ļoti, jā, tas tāds vienkārši tā tas ir, jā. Atgriežoties pie pirmsākumiem, ja par tavu dzīvi tiktu veidota filma, tad būtu noteikti svarīgi saprast, kāda bija tā virtuve, citiem tā ir garāža, kur tas viss top, sākums, kur tie lielie sapņi tiek pārtapti par realitāti. Tu atceries detaļas kaut kādas, kas palikuši ļoti romantisks un mīļas? Es ļoti labi atceros detaļas. Mums bija mikroskopiska laboratorija, tiešām. Bija viens ķīmiķis, kas strādāja, tad, kad viņš beidz darbu, es to laboratoriju mazgāju visas kolbas, traukus un slēdzu visu kaut kādu tur tās dezinfekcijas ierīces, ko tik es nedarīju. Es biju tas, kas tur tā kā, viņš tā, tad es ķeros pie darba klāt. Jā. Tas viss patiešām sākās no tāda maza, ja tagadējām, nezinu, ražotnes vai laboratorijas speciālistiem rādīt to vietu, cik maziņa viņa bija, kur tapa pirmās formulas, tad viņi teica, ka tas ir tiešām maza, bet tā tas sākās, jā. Un tavs vīrs Uldis ir minējis vienā intervijā tādu ļoti šarmantu frāzi,
pirmie 2 gadi bija šausmīgi. Un man gribās saprast, kas bija šī šausmīgi. Vai tie ir kādi zvani, neapmierināti, vai jūs esat pārguruši, jūs strīdat. Kā izpaužās tās šausmas, no kurām tik ļoti daudz baidās uzsākot savu uzņēmējdarbību? Tad visi domā, ka uzņēmējdarbības sākšana ir romantiska, un tāda arī viņa reāli šķiet pēc daudziem gadiem. Bet tas sākums nav viegls. Tas dzejnieks ir teicis, radi no nekā, un tā radīšana no nekā prasa super lielu piepūli. Un būsim godīgi, neviens bizness nevienam, es pieļauju, nav aizgājis bez ultra lielas piepūles, bez tā, ka nekas nesanāk, nekā nav, un tev atkal ir jāturpina un jādomā, kā pilnīgi citā veidā kaut ko var izdarīt. Tā, es domāju, ir realitāte 99% biznesu. Rožainie stāsti, ka kaut kas tur aiziet uzreiz un viss ir sajūsmā, manuprāt, vai neeksistē, vai es viņus vienkārši neesmu bijis tik laimīgi piedzīvot. Pat uz savas ādas reāli kaut ko izkustināt no nekā, ir reāli superdarbs jāieliek. Darbs, domāšana, tur ir tā kaut kāda nakšu negulēšana, taiskaitā, jo, saprot, kaut kas, ko tu mēģini, nesanāk, viss naudas vairs nav. Ko tagad darīt? Tad kaut kas jāmēģina, ko lai tagad dara. Jā. Tā ir realitāte. Un kur ir tas kritiskais punkts, ir, ka ir jābūt, tā kā, lai būtu tā veiksme, ir pietiekoši veiksmīgi jāspēj izturēt tās grūtības, un caur viņām ir jāiemācās, caur tām pirmā 2 gadu grūtībām. Tas ir tāds super mācīšanās posms. Ir jābūt spējīgam to izturēt un jābūt spējīgam super mācīties. Jo, ja šo, teiksim, 1-2 gadu laikā uz sajūtas saku, neizdodas uztvert to tā kā biznesa kodolu, kas tad iet, kas tad tieši patīk, kā tieši man darīt, kur ir manas visas tās kļūdas bijušas, kā viņas, ja tas ievelkās jau tur 3-4 gadi, tas bizness vienkārši būs tāds, ka viņš visu laiku tur būs jāvelk kā smagais maiss, un tā kā bez izaugsmes un grūti ikdienā. Ja? Tā kā, man liekas, kaut kādi 2 gadi ir tas posms, ka tev ir jāspēj izveidot sistēmu, jāuzkoš, kas strādā, kas nestrādā, jāieformējās kaut kādām tādām pirmajām tām veiksmes taciņām, kuras pēc tam mēs varam tikai tā kā, attīstīt un vēl un tā tālāk. Tā kā, tur ir tāds, pirmie 2 gadi patiešām ir grūti, bet pēc 2 gadiem ir jāspēj kaut kas no tām grūtībām izcelt ārā. Jā, tā kā veiksmīga mācība, lai iet uz priekšu. Jā. Kā veiksmīga, drīzāk ir 1-2 gadu laikā tās grūtās mācības un reāli tā sūrā grūtā ikdiena ir jāspēj konvertēt kādā veiksmīgā, kādā veiksmes taciņā. Kaut kas, šitas man sanāk, šitas tiešām sanāk, un tur aiziet, teiksim, biznes, tur man ir vilkme dabiska no tirgus, tālāk es tad eju šo ceļu. Ir jāuztaus tas veiksmes ceļš. Ja tas nav skaidrs, ka tas var pirmajā gadā nesanāk, jo ir daudz, kas jāmēģina, un tas nesanāk jāmēģina, tas tā kā daudziem grābekļiem jāuzkāp, jābūt spējīgam izturēt tos sitienus, un saprast, ko katrs no tiem grābekļiem saka. Un varbūt, ka, ja nesanāk, varbūt nevajag to turpināt vispār. Varbūt tas nestrādā, varbūt nevienam nav vajadzīgs. Tā kā, jā. Un kas ir tās īpašības, ko tu esi sevi izkopus, lai varētu būt šai vidē? Jau droši vien 5. reizi atgriezīšos pie komandas, jo ir ļoti svarīgi saprast par sevi, kāds tu esi cilvēka tips, un skaidrs, ka tu nevar būt viss. Ja tu esi konkrēts cilvēku tips, tev vajag konkrētus citus cilvēkus apkārt, lai jūs kopā varat kaut kā nosekt šo te, izveidot komandas tādu harmoniju, lai lietas iet uz priekšu, lai ir tas dialogs, par ko mēs runājam, vai ne? Tas, kas ir, ejam mēģinam to, nē, paskaties uz cipariem, mums ir jādara šis. Ejam darīt to, mums ir jādara šis, un tā patiesība vienmēr ir pa vidu. Tas kaut kā tas tāds komandas līdzsvars, jo viens jau tā kā neredz. Skaidrs, ka ir vajadzīgs komandā kāds, kas
rēķina ļoti seko līdz cipariem. Kāds, kas ir ārā pie klientiem un redz, kas notiek, ko viņi grib, kas ir pārdevējs. Viens, kas jūt tendenci, cits, kas aizraujās ar kaut ko citu, teiksim tā. Cits, kas ļoti seko līdzi kvalitātei. Tur ir tiešām šīs kompetences ir ļoti nepieciešams. Un tas pirmais ir saprast, ka tev nevienmēr var būt taisnība, un tu nevienmēr visu redzi. Teiksim, tas ir tā mācība. Tā kā saprast savu personības tipu. Kur tu vari būt derīgs, kur tev labāk paklusēt. Vai ne? Bet tas bija jāmācās. Jā, piemēram, ja es pateiktu tagad, nezinu, ja dizainers taisītu visu, kā es viņam teiktu, man kauns uz to skatīties. ja uztais tā, kā man patīk, nevar kaut kā vēl citādāk pamēģināt. Tā tas ir, jo es neesmu dizainers, es neesmu formulu izstrādātājs, es neesmu grāmatvedis, es tā kā gandrīz nekas neesmu, vai ne? Tā kā to ir svarīgi saprast. Lūk, vēl kas ir iemācīts, ko es esmu iemācījusies? Īstenībā lietas prasa laiku. Un ja tev šķiet, ka pēc 1. mēneša kaut kas nesanāk, pēc 2., pēc gada kaut kas nesanāk, lietas prasa laiku un sistemātisku darbošanos, jo tā kā biznesa veiksme ir labas attiecības ar tirgu, vai ne? Un labas attiecības ar tirgu veidojas tāpat kā cilvēka attiecības. Mēs tur vienreiz iepazinamies, tad kaut kur vēl atkal, un tad 3. reizē mēs tad esam draugi. Lūk, tad šī te ilgtermiņa attiecības ir līdzīgi kā ar cilvēkiem, ir tiešām nepieciešams būt klāt, būt attiecībās, strādāt ar tirgu, mēģināt vēlreiz un vēl dažādos veidos, līdz kaut kas tā kā uzkrājās un akumulējās. Un tas ir tā kā uz tādu super ātra veiksme, kas tā kā man veiksme drīzāk ir tā kā tie soļi, ko mēs darām uz priekšu, konstanti ejam, skatāmies, vērojam, mainam pagriezienu. Tā ir tā kaut kāda veiksmes formula manā prātā. Viņa nav tāda čik un gatavs. Ir tie zīmējumi, ko zīmē tur, kas ir veiksme, no malas izskatās, kur veiksme ir tāda, izrādās tur tā kā veiksme ir tikai aizberga augšējā tur daļiņa, tur ir apakšā milzīgs darbs un analītika un kļūdas un neveiksmes un tā tālāk. Tā kaut kā. Neapšaubāmi, uzturs ir mūsu degviela. Un tieši tādēļ ir svarīgi zināt, kā dot sev labāko. Un par šo tēmu es šodien parunāšu ar uzturas speciālisti. Cilvēkam liels slodzes apstākļos, tas ir arī liels stress organismam. Tas ir gan fiziskajā slodzes laikā, gan mentālās slodzes laikā, tas būs liels stress organismam. Un pie liela stresa ir vajadzīgs rezerves. Cilvēks ņem no savām rezervēm uzturvielas, lai to stresu mazinātu, lai organisms spētu stresa apstākļos strādāt. Kā mēs varam tās rezerves sev atjaunināt? Tikai un vienīgi ēdot, nekā savādāk. Līdz ar to regulāras maltītes ir ļoti būtiskas lielas slodzes gadījumos. Tas ir būtiski pirmām kārtām, lai mums būtu noturība, stresa noturība, lai mums būtu koncentrēšanās spējas. Jo atkal, ja mēs nebūsim koncentrējušies, ja mums būs glikozes kāpumi un kritumi, mēs vienkārši būs grūti koncentrēties, mēs paliksim stresaini vēl vairāk. Tas nekam nedara. Ja tā ir fiziska slodze, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs varam atjaunoties. Tad atkal mums ir svarīgas olbaltumvielas, ko mēs uzņemam tajā brīdī. Ja mums vajag vienkārši mierīgākiem palikt, ja mums vajag, lai mums fizioloģiski būtu viss kārtībā ar organismu, tad mums atkal vajag regulāri ēst, jo citiem cilvēkiem ir, kas regulāri nēd, viņiem var sāpēt vēders, var slikti palikt, var reiboņi kaut kādu, un atkal nebūs labi, atkal mēs nespēsim pievērsties savam primāram darbam. Līdz ar to ēst ir būtiski, jo tā mēs uzņemam tos savus resursus stresa laikā. Un, protams, ir ļoti būtiski pievērst uzmanību, lai uzturs ir sabalansēts, lai tajā tiek iekļauti visi svarīgākās uzturvielas. Tas ir gan olbaltumviela, gan ogļhidrāti, gan tauki. Ja mēs uzņemsim pilnvērtīgu maltīti, tad mēs arī esam pārliecināti, ka uzņemsim gan vitamīnus, gan mikroelementus nepieciešamos. Tāpēc arī ļoti būtiski, lai mēs to saplānojam, lai mēs spējam paēst laicīgi un kvalitatīvi, ievērojot šķiju principu
principā tas ir arī galvenais. Vai nu mēs to izdzeram smūtija veidā, vai mēs to apēdam šķīvi veidā, bet tur mēs iekļausim visas mūsu nepieciešamās vielas. Un līdz ar to mūsu organisms būs pateicīgs mums, un mums arī būs spēja labāk un pilnvērtīgāk strādāt. Mollers piedāvā produktus visai ģimenei, sākot no dzimšanas līdz pat sirmam vecumam. Mollers ir norvēģu zīmols, kas šogad svin jau 170 gadu jubileju. Mollers piedāvā augstākās kvalitātes zivju eļļu no tīrajiem arktiskajiem ūdeņiem. Produktos norādītās devas ir atbilstošas efektivitātei, kas pierādīta veiktajos pētījumos. Mollers produktu klāsts ir plašs un daudzveidīgs, un katrs var atrast sev nepieciešamo. Produktu sortimentā pieejama šķidrā zivju eļļa un kapsulas pieaugušajiem. Savukārt bērniem piemērotas būs želejas zivtiņas. Vairāk informācijas par zīmolu, produktiem un omega-3 augstskābēm varat iegūt apmeklējot jauno Mollers mājaslapu mollers.lv. Rūpēsimies atbildīgi par savu ģimenes veselību. Jūs jau sākumā sapratāt, ka šī ekokosmētika Latvijā nebūs pati pieprasītākā, sasniegs daļu, un tādēļ jāskatās uz ārvalstu tirgiem. Manuprāt, arī tas kaut kādā ziņā jūs jau sākumā uzlikāt sev tādu lielu standartu. Mums ir jābūt pasaules līmenim, un šis pasaules līmenis jūs arī ir skolojis visu šo laiku. Tieši par šo pasaules tirgu iekarošanu. Tev ir sava filozofija par to, ka vajag būt drosmīgiem iekarotājiem, jo tirgus prasa, lai tas taptu iekarots. Jā. Protams, ka mums ļoti svarīgi Latvija kā mājas tirgus, jo tas ir mūsu mājas tirgus. Bet skaidrs, ka mēs šeit neesam 100 miljonu cilvēku un ir lai veidotu plašāku klientu bāzi, mums ir viss pasaule vaļā. Un skaidrs, ka pasaulē ir jāstāsta par sevi un ir tas jādara forši, trendīgi vai ne, ar tām tendencēm un ķert to aktuālo un foršo valodu, kādā mēs varam runāt. Un tas ir jādara pietiekoši aktīvi. Jo pārdošana, sevis prezentēšana, nekas cits vispār uzņēmēja darbību, viņas asinsrita neveido, jo uzņēmēja darbības asinsrita ir nauda, vai ne? Nauda, tas nav vienīgais, protams, kas ir, jo mēs par visām vērtībām runājam komandu, bet tas ir, kas nodrošina to, ka tas viss kaut kā spēja iet uz priekšu un attīst, kā barības vielas. Un naudu neģenerē nekas cits kā pārdošana, kā iešana ārā. Un iešana ārā, pārdošana, tas ir lielāko tiesu, tas ir tu esi ārā pie cilvēkiem. Tu nesēdi mājās, tu neesi noslēpies kaut kur aiz datoru, tu neesi kaut ko. Tu esi ārā ar klientiem, veikalos, frontē nosacīti. Un varbūt ir kaut kāda, tāda doma, ka latvieši kaut kur varbūt kādreiz, man tā salikās, ka latvieši jau nekad nav bijuši reāli tādi iekarotāji, kas iet šķērso robežas, bet biznesā principā mēs ejam šķērsot robežas un mēs, varbūt tas vārds iekarot, bet lietosim viņu. Iekarot klientu sirdis, izstāstīt, kāpēc mēs esam labākie. Vācietim tas jāstāst vienā veidā, ar bišķiņ citādāk, viņam, kas norezonē francūzim, atkal bišķi citādāk kaut kas norezonē, ir jāatrod īstais piegājiens, jāsjūt, kas tam cilvēkam ir svarīgi, kā mēs varam nokomunicēt savas vērtības viņam. Viņš tas ir superīgs produkts, es viņu gribu stāvēt un krist un piedāvāt saviem klientiem. Tā ir tā iešana ārā un es gan, nezinu, vai tā kaut kā mūsu mentalitāte ir tā bioloģiska vai vēsturiskā ziemeļniekiem. Mēs labāk kaut kā, siltumiņā, ko mēs tur ārā iesim. Varbūt, ka kaut kā arī tas, mūsu tāda tīra mentalitāte ziņā, mēs neesam tie agresīvākie pārdevēji, kas ir redzēti, ja tā ģeneralizē par tautībām. Savukārt, brīnišķīgs piemērs, kā
kolēģi, kas nu, pat bija stāstījuši prezentāciju par Amerikas tirgu, ko viņi pieredzējuši tur ir. Tur tu stāsti par sevi tā, ka pat ja tev ir mazais diedziņš kleitā, kaut kāds dabiskais, tu par to stāstīsi visiem, ka visi zinās, un tā kā ļoti uz tādu sevis slavēšanu, sevis prezentēšanu ārā, tādu rādīšanu, izrādīšanu, tur nav tāds kaut kauns. Man kauns tagad par sevi stāstīt. Nu, tur to viņi nesaprot, jā. Bet tieši tu esi tas piemērs, tas amerikāniskais piemērs, jo tu vienmēr esi stāstījusi par saviem produktiem un lepojusies, ka citi varbūt ir tā pieticīgāki, bet tev tas ir bijis jau no pašiem pirmsākumiem. Iet, stāstīt, rādīt, tāds Latvijā ar amerikānisku piegājienu tādā ziņā. Tas bija dabiski, vai jūs arī protams, ka jūs mācījāties arī no pasaules un šo pārdošanas stratēģiju, jo tas mums jau nav tāds kultūras īstenībā. Atšķirībā, piemēram, no Amerikas, kur viņi ir piedzimuši ar to domu, ka tev ir jāmāk sev pārdot. Nu, es domāju, ka ir tās atšķirības kultūras, un es pat domāju, ka katrā no viņām ir tāds, atkal, viņa nav ne pozitīva, ne negatīva. Viņa ir vienkārši tāda, kāda viņa ir, un labi viņu apzināties. Ja amerikāņu kultūra tiešām ir tādu iešanu ārā, stāstīšanu, tādu sevis. Latvijai savukārt tāda varbūt tāda, tāda, nezinu, pieticības kults, varbūt kaut kā ir bijis, kaut kā varbūt. Negribās arī to kaut kā tā arī varbūt definēt, bet var būt tāds tā kā pieticības kults. Un vienkārši labi svarīgi viņu ieraudzīt un saprast, ka šo komponentu mēs varbūt varam izmainīt. Un tas nāks par labu, jo mūsu pieticībā ir super daudz superīgas lietas, ar ko mēs varam dalīties pasaulē, tikai pasaulē par tām ir jāuzzina. Man liekas, latvieši ir ilgtspējas eksperti vienkārši tur savos gēnos, jo ilgtspēja nozīmē domāt par rītdienu tādā vienkāršā, domāt par nākotni, par nākamajiem gadiem. Un latvietis tagad dzīvojot, mums ir jāsacērt malka, lai ziemā būtu, vai ne, ja mēs skatāmies tādā evolūcijas perspektīvā. Jāsagādā malka, jāsagādā ogas, jāsagādā zālītes, lai būtu kā uzlējumi, ko tur ziemā, vai ne, kad pirms simtiem gadu, vai ne, un tāda milzīga pietāte, arī tautas dziesmā, viss tas kultūras mantojums, tad milzīga pietāte, kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, tur kā bija tā dziesmiņa, caursidraba birzi gāja ne zariņa, ne nolauz, vai ne, tas ir, man liekas, tik precīzi ilgtspējas sajušana. Es tik ļoti lēnām un uzmanīgi eju caur pasauli, lai pēc manis nepaliek tur izraktas bedres ar ekskavātoru. Jā, starp citu. Un par to mēs varam stāstīt pasaulē. Tā ir mūsu tāda milzīga vērtība, bet ir bišķiņi, jāatver vārtiņi. Mēs ejam ārā. Modernā valoda, jā. Man arī tev jautājums ir par to, kā tu šobrīd izturies pret naudu, jo, piemēram, tev arī ir senčos vecmāmiņa piedzīvojis bada laikus, un tu saki, tu pat nevari pārtiku izmest ārā. Un šobrīd ir tā pārticība, kas ļautu dzīvot, kā vien tu vēlies, pirkt, ko vien vēlies. Bet kā tu pati šobrīd izturies pret naudu, kas tev tā ir, un gan filozofiski varbūt pasaki savus atklāsmes šobrīd, kāds tev ir? Īstenībā tu uztrāpījusi super manu dziļu jautājumu, un tas jautājums ir par to, ko mēs kā cilvēki īstenībā neapzināti nesam sev līdzi, un skaidrs, ka mums ir mūsu senču pieredze, ir kaut kāda reģionālā pieredze, un tā pieredze ļoti lielā mērā mūsu audzināšana tā skaitā, vai ne? Un mūsu vecāki ir tajā pieredzē auguši. Ja, nes līdzi ļoti daudz tādus, principus, mehānismus, kas varbūt nemaz nav īsti manējie. Vai ne? Kas ir tāda, jā, tā ir pieņemts, tā ir audzināts, mēs tā daram, bet vai tas ir īsti par mani? Un teiksim tā, šobrīd teiksim, šis jautājums par tādu, naudu, kas principā ir jautājums par tādu paļaušanos, vai ne, jo nauda ir, veiksme, nauda, viss ir ciklisks. Un par tādu paļaušanos, ka šis ir bijis tāds
šī ir veiksmīga, tad mums ir kaut kas neveiksme, tad mēs mācāmies, tad kā nākamā veiksme, neveiksme. Tu pat minēji par to bumbiņu eksperimentu, vai ne, ko es biju, tā kā, ka tas viss ir viļņveidīgs, vai ne, neveiksmes, un īstenībā par vecmāmiņu, manuprāt, ka tā kā dēļ kaut kādas tādas, nezinu, tā kā, par teikt, ģenētiskas tās trūkuma pieredze. Es viņu fiziski savā dzīvē neesmu pieredzējis, ka man kaut kas pēkšņi pietrūkst, kaut kas nav nekad bijis. Bet man ir kaut kā, nezinu, tādas ģenētiskas sajūta, ka pie kaut kā jāturās, tāpēc es to pārtiku nevaru tā kā izmest, vai ne? Un līdzīgi varbūt arī uzņēmējdarbībā es varbūt tā kā varbūt neinvestējam, tur neriskējam, lai kaut ko nepazaudētu, jo ir kaut kādas fona bailes, kas man neļauj esošo iespēju skatīt, tā, reāli objektīvi, plaši, bet paldies Dievam ir kolēģi visi, kas man to palīdz ieraudzīt, un tā kā, jā, tas bija tas mans arī tā pārliecība, ka tā kā tu kā viens, tu redzi kaut kā no savas perspektīvas, kas varbūt nemaz nav tīri acīga, kas varbūt dažkārt ir pietiekoši aizmiglot, tie skati mums katram ir. Un tāpēc ir forša komanda apkārt, līdzīgi kā Madarā ir vadības komanda, nevis viens vadības cilvēks, protams, ir brīnišķīga vadītāja Gunta Šulte, un viņa apkārt ir brīnišķīga komanda, kas ir tā kā, cilvēku pulks, kas tā kā reāli to situāciju redz, vada no visām pusēm. Tā kā, jā. Tas arī ir tāds attīstības posms, kad tu saproti, ka to vadību mēs uzticam cilvēkam vispār, kas ienāk no malas. Un mēs pājam malā, un mēs esam tik profesionāli, ka mēs spējam to koordinēt, komunicēt, nevis visu mūžu paši turēties. Es domāju, ka tas ir viens no neveiksmes vai tādu tā kā, nezinu, ir tāda autors Azelis, vārdu neatceros, bet ir tāda Azelis metoda vai kaut kā tā viņa saucās, kas analizē uzņēmumu dzīves ciklus. Lūk, un uzņēmums rodās, ir uzņēmējs garāžā vai ne, pagrīdes laboratorijā vai kaut ko rada no nekā. Tā ir tā pirmā fāze. Tad viņš aug, un tad ir, teiksim, augšanas fāzē nepieciešams tas uzņēmēja gēns, kas saka, tad nevaram tā izdarīt, pārzāģējam galdu, ienesam iekšā, ielaižam vienu kaut kādu citu brīnišķīgu marmoru plāksni, pa vidu uzliekam puķis, cik skaisti viss nāk bildē. Tas kā visu kaut ko radoši izdomāt. Tad nāk tāda stabilizēšanās fāze, un šajā fāzē ļoti bieži ir tas, ko Azelis saka, uzņēmēja bedre, respektīvi founder's trap, uzņēmēja lamatas. Ir kaut kāds brīdis uzņēmumā, kad ir kaut kas brīnišķīgs izdarīts, kas ir jāstandartizē. Un uzņēmējs ir tas, kas ir viņam, man rodas iedvesmies, redzu, nezinu, tur kaut kādu graustu vai kaut kā. Tāda man ir iedvesma kaut ko tā kā formēt. Ja ir kaut kas diezgan kārtībā, tā mana pieeja drīzāk sajauks to sistēmu. Bet varbūt uzlabojam to un varbūt daram tā. Bet tur ir jānāk kādam cilvēkam, saka, nē, šis strādā, šo mēs neaiztiekam. Mums ir problēma šeit, daram to tāds vairāk strukturējošs, tāds spēks, strukturējoša personība, analītiski. Tā kā tās fāzes uzņēmumam ir ļoti, ļoti dažādas, un arī kompetences, kas ir vajadzīgas, ir dažādas. Tāpēc to ir svarīgi apzināties, un tiešām tā kā ir apbrīnojami, ka ir cilvēki, kas var tur līdz 80 gadiem strādāt, arī tādi ir, un tā kā riktīgi paši būt spējīgi, bet ļoti bieži ir tā, ka iekrīt kaut kādās ne tajās lamatās un baidās, tās ir bailes nodot vadības grožus, tā kā kaut kas būs ārpus kontrolas, mani tur izmetīs ārā vai kaut kā tā. Dažādi cilvēkiem iespējams var būt, kāpēc tā kā bail nodot. Vienā intervijā tu teici, naudu pelnīt, tas ir viegli, tas ir Excelis. Vai tu vari paskaidrot šo domu, kas tev droši vien šobrīd pat tiešām tā šķiet, tiem kā iedrošinājums, kas sāk tikai savu uzņēmējdarbību? Varbūt, ka es kaut kā bišķi citādāk to biju to domājis. Naudu pelnīt ir viegli. Es teiktu, ka naudu pelnīt,
naudu pelnīt nav tā, ka tas aiziešu un tagad man tas ir tas, tā ir tā, nezinu, aizberga neredzamā. Nauda ir, teiksim, aizberga redzamā daļa vai kaut kā tā, vai atpazīstamība, vai kāda cita veiksme. Tam apakšā ir ļoti strukturēts darbs, un viens no tā darba komponentiem ir patiešām pareizi izveidoti biznesa kaut kādi principi, tā kā, nezinu, vienalga, ko mēs darām, mums ir jāsaprot, cik mēs darbu ieguldam. Tas, kā mani bērni Miķeļa dienā cep mufinus un skolā ko tirgot. Un viņiem jākalkulē, cik daudz izmaksāja milti, cik daudz izmaksāja kas, cik man paliek pāri. Pirmklasnieki nāk pirkt, labi, es viņiem iedošu 20% atlaidi. Vai es varu atļauties iedot viņiem atlaidi, vai man nebūs zem pašizmaksas. Tā kā tāds pamat biznesa tā kā mehānika finansiālā vai strādā vai nestrādā, tas ir Excelis un tas ir fundamentāli svarīgi, jo, ja tas nav sakārtots, mēs varam darīt jebkādas brīnišķīgas, caur savu biznesu gribēt iznest visādas vērtības, bet tad tas paliek ļoti tādā tiešām mazā apjomā. Tā kā naudu pelnīt ir viegli, grūti, es teiktu, ka tur ir tiešām jāsaliek tās, tur ļoti daudz komponents ir iekšā. Viena no tām ir tiešām skatīties līdz Excelim. Un tas ir būtiski. Nav tā, ka vērtības vien mūs tagad uznesīs lielajā stikla kalnā vai kāds kaut ko sakārtos. Jā, mēs nonākam pie pārdošanas, kad jūs sākāt. Bija Facebooks, jā, bija jau viss, vai kā tur? Manuprāt, īsti tur, mēs sākām 2006. gadā, kad bija Facebooks, nebija Facebooks, neatceros. Es atceros, kaut kad jau sāka, ka vajadzētu piereģistrēties ap to laiku, bet nebija ne jausmas, kas tas ir par spēku. Jā. Un jūs esat piedzīvojuši šo visu savu posmu un auguši līdzi ar digitālo tirgu. Un tagad es, piemēram, redzu, jums visu laiku ir reklāmas. Es meklēju Google Madara. Tur ir tik algoritmu burbuli. Un man visu laiku nāk tās reklāmas, un es redzu, cik jūs labi strādājat, kā jums strādā šī pārdošana. Un tas taču ir milzīgs rīks. Kas tev ir sakāms par šo digitālo laikmetu kā iespēju jaunajiem uzņēmējiem? Es domāju, ka digitālais laikmets viennozīmīgi ir tāds, ka tev ir tās robežas, kas ir jāšķērso, ir daudz mazākas. Bet tāpat laikā konkurence digitālajā laikmetā arī ir pieaugusi. Mēs sākām, mums bija vieniem no pirmajiem tāds, ka profesionāls e-veikals un e-komercija. Un mums tiešām super, ka sāc uztaust to trendu, sāc agri mācies un spēj performēt. Bet skaidrs, ka arī šobrīd tas digitālais laikmets ir tāds, ka konkurence ļoti liela. Arī tur ir jābūt gan profesionāliem, gan precīziem, gan analītiskiem, ko ir jādarīt, kas strādā, kas nestrādā, jāeksperimentē. Jo visi, ko dara visu, ko dara visi, tas jau ir zināms, tas ir dārgi, tad atkal mums jāiet kādā tiešām šādā, jāmeklē jauni veidi, kā digitālajā laikmetā sev pasniegt. Bet es domāju, ka tas tādam, uzņēmumam, ja viņš gribētu starptautiski no Latvijas, Eiropā vai kaut kur, tas ir noteikti ir vieglāk, jo tās robežas ir mazāk fizisks, mazāk. Un arī vairāk, ir jācaur arī šo te attālināto pieredzi, kas ir cilvēku komunikācija, arī tas ir iespējams vienkāršāk izveidot, kaut vai starptautisku komandu, arī Madarē liela daļa no darbiniekiem īstenībā nemaz neatrodas Latvijā. Francijas komanda Francijā, Vācijas komanda Vācijā. Jā, vēl viens no marketinga rīkiem ir tas, ka paši vadītāji, īpašnieki runā savu zīmolu vārdā, un tu arī esi tāda, tu esi gan reklāmas kampaņās bijusi, gan arī tu pati rādi, kā tu rūpējies par savu seju. Cik tev tas ir dabiski? Piemēram, iziet Instagramā un rādīt, kā tu rūpējies par savu sejasādi, vai varbūt tā bija arī sevis laušana, ka tas man ir jādara, man ir jābūt tuvāk. Gan tu man pieķēri, jo es īstenībā tagad es caur sevi varu sajust, ka es īstenībā nemaz neesmu tāda super sociāla
būtne, man ir tik labi ar sevi, vai ne? Savā latvieša sētā, vai ne? Bet skaidrs, ka tas ir tāda parādīšanās, iziešana. Man tas nav ne grūti, ne viegli, bet katrā ziņā interesanti. Es neesmu tas cilvēks, kas tur tagad rītā vakarā tur dokumentēs, ko es daru, ko es nedaru, un teiksim, droši vien, ka 98% manas dzīves ir reāli pilnīgi aizskadrā un kaut kā tā, bet uz tiem 2% man ir ļoti interesanti. Man ir ļoti interesanti atklāties, man ļoti interesanti piedalīties dažādos konferencēs un tam līdzīgi. Tā kā un uzņēmējiem stāstīt par savu lietu, es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas nodod tādu ziņu, ka ja redz kā cilvēku, kas ir uzņēmēju, autenticitātes sajūtu, autenticitātes ziņu, jo ir, vai tas, ko es pērku, vai tur ir īsts, vai tur ir tā kā cilvēks aiz tā, vai tur ir kāda vērtība aiz tā, un īstenībā cilvēks aiz tā kaut kā dabiski otram cilvēkam nokomunicē arī to, kaut kā neviļus to vērtību, to un tādu uzticamību, un tas ir ļoti svarīgi. Nu jā, un Lotte, tu jau zini, kosmētika pērk tādēļ, ka grib sievietes, arī vīrieši labi izskatīties, un ja zini, ka tu lieto, un tu jau no pirmsākumiem lieto Madaras kosmētiku, tad skatoties uz tevi šķiet, tas strādā. Strādā. Tas pat tiešām strādā, un es domāju, ka, lai arī ir visādas tehnoloģijas, kā mēs varam uzlabot savu ādas stāvokli, es tiešām ticu, ka ļoti savlaicīgi, kvalitīvas kosmētikas lietošana, viņa reāli cilvēkam 10, teiksim, tad, kad ir pēc 30, ap 40, ir 10 gadu atšķirība. Es tam ticu. Es redzu, piemēram, pēc sevis. Es esmu vairāk lietojis sejas kopšanas formulas, jo tās man ir vairāk jāizmēģina katru dienu no laboratorijas. Tiešām ir visādi paraugi un kaut kas, par ko ir jāstāst, kā patika, nepatika, jādod atpakaļ anketas. Nu tad ķermeņa kosmētika, es vienmēr kaut ko mazāk esmu lietojis. Un ir ļoti būtiska atšķirība ādas kvalitātē. Nu jā, tu esi labākā reklāma savam zīmolam viennozīmīgi. Nu jā, un tad es gribu tev jautāt par jauno zīmolu un jauno biznesa kustību Vairo, kur jūs kopā ar dombiedriem esat radījuši, vai tu vari arī pastāstīt vairāk par šo biznesa ideju? Jā, labprāt, un tiešām es nekad mūžā nebiju domājis, ka es veidošu kādu uzņēmumu finanšu sektorā, bet nekad nesaka nekad, vai ne? Un tas ir pirmo reizi dzīvē, man tas tik ļoti precīzi ir piepildījies. Nekad nesaka nekad. Un tā nu bija, ka mēs tiešām ar tādiem dombiedriem un cilvēkiem, kuriem daļu mēs esam bijuši tādos tā kā draugos, gan profesionāli, gan privāti, esam sanākuši kopā un izveidojuši 12 līdzdibinātāju izveidotu finanšu uzņēmumu, kas apsaimnieko otro pensiju līmeni. Un otrais pensiju līmenis ir tāds ļoti, teiksim tā, pirmais solis, lai katrs individuāli no mums uzņemtos atbildību par savu nākotni. Ja? Par to mēs te par ilgtspēju runājam, šis ir tāda ilgbūtība, tā kā, ilgtspēja sevis nodrošināšanas ziņā. Un tas ir īstenībā tā kā ļoti tāds, man tas ir bijis tāds arī pašai tāda izpratne, ka neviens īstenībā par sevi, par savu labklājību, par savu, kā es dzīvoju, esmu atbildīga tikai un vienīgi es pati. Un tikai un vienīgi es pati varu, teiksim, sev nodrošināt savu dzīvi tādu, kādus viņu vēlos, darot lietas, strādājot, un, teiksim, šis te pensiju otrais līmenis ir tāds pirmais sākuma punkts, lai tu reāli saprast, ka jā, bet paga. Es taču varu sev nodrošināt diezgan labu uzkrājumu, ja vien es
uzņemos atbildību, kas iedziļinos, kur mani nodokļi aiziet. Un ja man nodokļi aiziet tādā pensiju plānā, kas tur čunčina lēnā garā un neko nepelna vai pat zaudē naudu, vai tomēr es varu reāli iedziļināties, uzņemties uz sevi tā kā atbildību un izveidot teiksim, tādu pensiju uzkrājumu, kas aug un vairojās. Tas ir tāds, tāds reāli apzināts solis finanšu pratībā, tā kā tas pensiju otrais līmenis. Un tas ir attiecīgi, ar ko mēs sākam, jo īstenībā tā situācija Latvijas cilvēkiem ir diezgan dramatiska, jo katrs otrais no mums ir tādā finanšu šajā pensiju plānā, kas mums nenes naudu, kas mums tā kā nevairo šo uzkrājumu, diezgan pasīvs, ļoti super konservatīvs, līdzīgi kā tā kā, nezinu, tur jauns cilvēks brauktu tādā kaut kādā lēnā tādā kaut kādā čunčināšanas režīmā, ja mums ir iespēja uzņemties tādu lielāku risku un tiešām pelnīt vairāk, bet tas prasa reāli tā kā, pavisam nelielu, bet fokusētu iedziļināšanos par to, ka tas ir svarīgi, jo it kā liekas, ka pensija ir tālu, bet ja mēs neesam apzināti kaut kādā brīdī izdarīt to lēmumu, īstenībā nekavējoties iet tādā normālā tādā investīciju režīmā, kas mums aktīvi pelna naudu, mēs vienkārši pazaudējam ļoti lielu potenciālu no savas nākotnes labklājības. Tā, vienkārši nezinot par to. Un tāpēc bija doma to mainīt, par to izglītot. Un tā virsvērtība principā ir tā kā aicināt uzņemties tādas pasīvās lomas, vai tad tur kaut kas būs, vai tad tur nekas nebūs, tur valdība parūpēsies vai neparūpēsies, kāds vienmēr viss vainīgs, no tādas pasīvās lomas uz tādu aktīvo, hei, kas man tur notiek, cik man procentus kas pelna, vai ne? Kur man tie nodokļi aiziet? Vai tas ir tur tā kā es tiešām to zinu un gribu. Un tad gribu pārstrukturēt caur finanšu izglītības semināriem, ko mēs uzņēmumiem vadam caur zīmolu komunikāciju, to no tādas pasīvās nezinīša lomas uz aktīvu, uz tādu vairāk investora domāšanu katram, jo mēs katrs esam savā dzīvē investori. Cik ieliksim, tik būs, un cik prātīgi ieliksim, jā. Tā. Jūs kā uzņēmums esat Latvijas lepnums, un interesanti arī tas, ka jūs paši esat lepni par to, ka esat no Latvijas, un tev pieder frāze, mēs dzīvojam ģeniālā valstī. Un gribas palūgt tev šo komentēt, jo nereti ir šī čīkstēšana no tā par to, ka mums ir ka valsts ne tāda un nodokļi ne tādi, bet kā reiz jūs esat tie, kas varētu visvairāk par to runāt no savas pieredzes. Un ja tu saki, ka mēs dzīvojam ģeniālā valstī, tas ir ļoti iedvesmojoši. Man liekas, ir tiešām brīnišķīgi, kas mums ir ļoti tā kā ātra valsts, tā es teiktu. Ātra valsts un relatīvi vienkārša valsts. Moderna valsts. Ātri viss notiek. Viss, kas ir vajadzīgs, izveidot uzņēmumu ir viegli. Tur 1 eiro, manuprāt, tagad ir vajadzīgs. Mums nav, teiksim, kaut kāda tā kā super sarežģīta birokrātija. Mums tomēr, lai vai kā mēs paši par sevi ik pa brīdim sūdzamies, un īstenībā, ja mēs sūdzamies par valsti, mēs jau par sevi sūdzamies, jo mēs jau esam valsts, vai ne? Katrs pats ir sevī taču valsts, un mēs veidojam to kopumu. Es teiktu, teiksim, tas birokrātijas un tāds tā kā lēnums citās valstīs ir daudz lielāks, tā kā daudz tur grūtāk, smagāk, tur 5 reizes jāiet pie lodziņa, ka mums viss notiek elektroniski. Tā. Es domāju, par tādu uzņēmējdarbības vidi. Es domāju, viņa te ir ātra, atvērta, protams, ka kompakta, kas ir pozitīvi no tādas organizēšanas viedokļa, ātri visu var izdarīt un tā. Negatīvais maziņš tirgus, vai ne? Jebkuram uzņēmumam gribas jo lielāks tirgus, lielāks biznesa iespējas, bet jā. Cilvēki ir brīnišķīgi, kompetenti, darīt griboši, varoši,
Un, ko, visbeidzot, pēdējais jautājums. Man gribas tev vaicāt tādu lietu, kas tev šobrīd tavā pašizaugsmē ir cietais rieksts? Kas ir tas, ko tu mēģini šobrīd iemācīties, apgūt? Kas tev ir vēl tas pirkstu galos, ko tu mācies? Jā, arī īstenībā ļoti intīms jautājums arī. Tas ir īstenībā saistīts ar to jautājumu, ko tu jautāji par tām bailēm, vai ne? Un es jau pat daļai esmu uz viņu atbildējusi iepriekš, ka tas cietais rieksts man šobrīd, cik viņš ciets vai neciets, tas ir atkarīgs, kā tu viņu ieraugi. Un tas mans šobrīd tāds izziņas objekts ir īstenībā mēģināt saprast, vai es redzu realitāti tādu, kāda viņa tā kā ir patiesi, un cik daudz tas, kā es skatos uz lietām, ir, nezinu, kaut kādi vecmodīgi principi, kas tur kā varbūt man šobrīd reāli konkrētā situācijā nav aktuāli. Teiksim tā, es gribu tā kā caur to skaidrāku realitātes ieraudzīšanu, es gribu kļūt drosmīgāka, atklātāka, īstāka, vienkāršāka kaut kādā ziņā. Tas ir tas mans mērķis, tā kā, reāli redzēt pasauli, kāda viņi ir, visas iespējas redzēt, riskus saprast, kāda viņi ir, un kaut kā pieņemt gan vienu, gan otru, un tad attiecīgi rīkoties ar skaidrāku prātu. Mīši, tev paldies par šo sarunu, ļoti, ļoti iedvesmojoši. Paldies tev, Liels, paldies! Un paldies, ka bijāt kopā ar mums, tiekamies jau atkal pavisam drīz. Visu labu, atā!